Žēlastība mums ir viens no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga Jēzus Kristus. Šodien sprediķa teksts un evaņģēlijs ir no Mateja evaņģēlija 22. nodaļas, kur no 15. panta sākot mēs tā lasām. Tad farizēji aizgāja un apspriedās, kā viņu, Jēzu, varētu pieķert kādā vārdā. Un tie sūtīja savus mācekļus pie viņa ar ķēniņa Hēroda ļaudīm, un tie sacīja: Mācītāji, mēs zinām, ka tu esi patiesīgs. Māci Dieva ceļus patiesībā, jo tu neuzlūko cilvēku vaigu. Tāpēc saki mums, kā tev šķiet? Vai ir atļauts ķeizaram dot nodevas vai nē? Un Jēzus, nomanīdams viņu ļaunprātību, sacīja: Kam jūs mani kārdināt, jūs liekuļi? Parādiet man nodevu naudu. Un tie atnesa viņam 1 denāriju. Un viņš tiem sacīja: Kā attēls šis un uzraksts? Tie sacīja: ķeizara. Tad viņš tiem teica: Tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder. Un to dzirdējuši tie brīnījās, atstāja viņu un aizgāja. Āmen. Lūksim. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka mēs šodien varam atkal šos vārdus uzklausīt no Tevis, dot, ka mūsu prāts un mūsu sirds tiek sagatavot, lai mēs varam šos vārdus pārdomāt, uzklausīt, un lai tie mūsu dzīvē ienes svētību un mieru un Tavu žēlastību. To Jēzus vārdā lūdzam. Āmen. Šodien Jēzus saka cilvēkiem, kas viņu grib izprovocēt, viņš saka, neesi zaglis. Ja tas pieder ķeizaram, dod ķeizaram. Nepatur to sev, kas pieder pilnīgi citam. Un savukārt viņš saka, neesi zaglis attiecībās ar Dievu. Tas, kas ir Dievam, dod Dievam, nepatur sev. Un šodien šī rakstu vieta mums ir tāda, kas atkal ļauj mums runāt par kristiešu dzīvi kā 2 valstību pilsoņiem. Tātad mēs jau varam runāt par to, ka mēs piederam Dieva valstības ļaudīm, un tai pašā laikā mēs esam arī konkrētas valsts pilsoņi. Un par to tad mēs kopā skatīsimies, kā tad tas ir, kā tad sanāk kopā šīs abas pilsonības. Dieva pilsonība ar mūsu konkrēto valsts pilsonību un tiem pienākumiem, kas mums ar to saistās. Vispirms, lai mēs labāk saprastu šo fonu, uz ko tas viss norisinās, mums ir jāredz, ka Jēzus runā par nodevu naudu, kā par naudu, uz kur atrodas ķeizara Tibērija tajā laikā zīmoks un attēls. Un šajā gadījumā viņš arī norāda uz to, ka ja tur atrodas šis zīmoks un attēls un paraksts, tad tas nozīmē to, ka tās pieder ķeizaram. Un tajā laikā arī Romas impērijā arī pastāvēja šis uzskats, ka ķeizars, tas bija gan pagānis uzskats, ķeizars ir Dieva vietnieks, šeit ir zemes, un kādreiz viņš pat tika arī kā Dieva kārtā godāts, kā tāds, kuram viss pieder. Ja kaut kas impērijā ir, tad tas viss pieder šim ķeizaram, un līdz ar to pavalstnieki, jeb pilsoņi, ir šī īpašuma tādi apsaimniekotāji vai turētāji. Tad, respektīvi, ķeizars ir tas, kurš izdala arī naudu, un tad, attiecīgi, viņš no tā, ko viņš ir izdalījis vai izkalis, viņš kādu daļu ņem atpakaļ valsts uzturēšanai. Ja? Bet tā problēma bija tā, ka šobrīd farizēji nāk ar šo denāriju, un viņi tagad ir tādā zināmā mērā sprukās. Denārijs bija naudas vienība, ko maksāja nodokļos okupantu varai.
Un šī denārija bija ļoti skaidri aprakstīts, ka nevis Dievs ir Dievs, bet ķeizars ir Dievs. Tādā veidā mēģinot Jēzu iedzīt strupceļā. Un šī gadījumā arī pat vēl vairāk uz šī denārija konkrēti bija rakstīts tas, ka šis ķeizars ir kā augstais priesteris, jeb persona, kas savieno šos ļaudis ar Dievu. Ja, tā kā tāds tilta cēlājs. Un tas bija tas spriedzes moments, ka Jēzus, kas ir patiesā dzīvā Dieva dēls, tur rokās tādu monētu, kas ir pilnīgi cita ticības apliecība. Mēs arī tagad dievkalpojumu apliecinājam ticību, vai ne? Uz trīsvienīgo Dievu. Bet Jēzus arī tagad tur rokās vienu monētu, uz kuras ir pilnīgi cits ticības apliecinājums, ka lūk, šis ķeizars ir Dieva dēls un starpnieks starp Dievu un cilvēkiem. Un tā ir tā spriedze, kurā Jēzus nonāk. Un tās ir lamatas, kurā apzināti mēs arī varam teikt, šie farizēji mēģina Jēzu ievadīt. Jo, kā mēs lasām, tad 15. pantā, ka farizēji aizgāja un apspriedās, kā varētu Jēzu ievilināt kaut kādās lamatās. Un viņi izdomāja šo viltību, no kuras Jēzus nevarētu iziet sveikā nevienā, ne otrā gadījumā. Jo, ja Jēzus atbildētu, ka jā, ka ķeizaram vajag nodevas dot, tad farizēji varētu apsūdzēt Jēzu kā viltus dieva, jeb dievekļa, kas ir ķeizara, pagodināšanā. Ka Jēzus varētu būt viens no tiem nodevējiem, kurš pielūdza ķeizaru kā dievu. Un līdz ar to pret Jēzu nostātos visa Izraēla tauta, jo skaidri un gaiši vecajā derībā ir teikts, ka nekas no cilvēkiem nedrīkst ieņemt Dievu vietu. Un arī ir teikts, ka tikai un vienīgi visas lietas pieder Dievam. Un šajā gadījumā, ja Jēzus teiktu jā, godājiet ar šo nodevu naudu, tad šajā gadījumā būtu apsūdzība no tās puses. Savukārt, ja Jēzus atbildētu nē, nedodiet ķeizaram nodevas, tad iznāktu tā, ka turpat arī mēs lasām, ka ir arī līdzās Heroda ļaudis, kas ir tad vietējā, arī pārvaldnieka cilvēki, ja varētu teikt, savā mērā policija, kuri uzreiz varētu apsūdzēt Jēzu par sacelšanos pret pastāvošo varu, pret Romas impēriju. Un viņš tiktu saņemts iemests cietumā un droši vien arī kā politiskās pretošanās kustības vadītājs arī tiktu iznīcināts. Ja? Tā kā, jebkurā gadījumā, vai Jēzus saka jā, vai Jēzus saka nē, viņam vajadzētu būt lamatās. Bet ko Jēzus atbild? Jēzus tā vietā, lai tagad iztirzētu politiskus jautājumus, viņš runā par identitātes jautājumu. Viņš runā par to, kam tas pieder, ko tu rādi. Un Jēzus atbildi tāda: rīkojies saskaņā ar piederību. Ja tas pieder ķeizaram, dod ķeizaram. Ja tu pieder Dievam, dod Dievam. Jo te ir tā spriedze, ka Izraēla tauta ir Dieva tauta. Dievs ir viņu ņēmis kā piederīgo sev. Tā ir izredzētā tauta, tā ir svētā tauta. Ar to tieši, ka tu esi Dievam novēlētais. Tu esi mana tauta un es esmu tavs Dievs. Un šajā gadījumā mēs arī runājam par Izraēlas tautu kā par svēto tautu vai arī par zemi kā par svēto zemi tikai tajā kontekstā, ka tā tauta vai tā zeme ir nošķirta no visām citām tautām, no visām citām zemēm
kā tā, ko Dievs ir izšķīris par savu tautu vai savu zemi. Un tāpēc arī, kadreiz, kad mēs esam jau runājuši par kādām svētlietām, piemēram, par altāri vai par kādām vai sakramentu traukiem, mēs sakām, tie ir tādi svēti trauki vai svēta vieta, vai ne? Tad mēs ar to domājam, ka tā ir vieta, kas ir nošķirta priekš Dieva. Uz šī galda netiek, kotletes taisītas vai netiek kaut kādas tādas darbības, ko mēs sadzīvē normāli darītu uz jebkuru citu galdu. Tā kā, runājot par Dievu tautu, Jēzus pasaka tā, tas, kas ir ķeizaram, dodiet ķeizaram. Bet jūs, kas to man jautājat, jūs atceraties, kam jūs piederat. Jūs piederat Dievam, un Dievam dodiet to, kas Dievam pieder. Šī gadījumā dodiet sevi tad Dievam. Un šī tā atbilde, ko tiešām, kā mēs arī lasām, no tā visas reakcijas, Jēzus šie pretinieki vai oponenti nav gaidījuši. Ka Jēzus atbild ar šo gudrību, kas pagriež no pilnīgi citas puses un atbild no pilnīgi citas puses šo jautājumu. Nu tā, un te mēs, ja domājam par mums kā par kristiešiem, nonākam pie šīs atbildes, ka mēs esam piederīgi divām valstībām. Mums ir divas piederības. Mēs varētu teikt to, ka mums ir tā saucamā horizontālā piederība, tātad, kur mēs varam runāt par to, ka mēs esam konkrētas valsts pilsoņi. Tāpat mēs varam runāt, ka es esmu konkrētājai dzimtai piederīgs, piemēram, es esmu brūkleņu dzimtai, cits ir Miežu, cits ir vēl, ka mēs varētu uzskaitīt, kādai dzimtai mēs katrs esam arī šodien klāt esot, ko mēs pārstāvam, ja? Kādi mūsu uzvārdi, kam mēs piederam. Ja? Tālāk mēs varam runāt arī par to, ka es esmu vīrs Harinai, kāds cits var atkal teikt, es esmu atkal sieva tam, vai kāds atkal var teikt, es esmu vīrs tai, un tā tālāk mēs varam runāt par piederību. Ja? Un visā tajā, ko mēs varētu teikt, mēs varam runāt tajā horizontālajā piederībā, kas mums ir dota šai zemē, šai dzīvei, ko mēs dzīvojam ar vienu noteiktu laika nogriezni, tāpēc viņi sauc par laicīgo dzīvi. Tad dzīve, kas ir laikā. Tātad mēs esam tādā veidā saistīti. Un tur mēs varam runāt tiešām, ka tur ir gan sabiedrība, gan valsts, gan ģimene. Ja? Tad tas piederētos pie šīs dzīves. Savukārt, otra piederība ir tā, ko mēs iegūstam unikālā veidā, kā dāvanu kristībā un caur Jēzu Kristu ticībā. Jo tā ir tā piederība, kas nav vairs horizontāla, bet kas ir vertikālā. Kur es jau kā cilvēks esmu piederīgs ģimenei, kas ir Dieva ģimene. Es ar kristību brīdi esmu, kā mēs kādreiz to esam līdzībās runājuši, kā podzariņš piepotēts pie koka, kas ir dzīvības koks, kas ir Kristus. Un mēs līdz ar šo Kristu dzīvojam, mēs līdz ar viņu, tā kā viņš ir mūžīgs, arī līdzi mūžībā dzīvojam. Un tāpēc mēs varam runāt to par mūžību, jo Dievs ir mūžīgs. Un šī gadījumā, ja mēs runājam jau par to, ka šī mūžība, kad viņas sākās, kad mums sākās mūžība, kad jūs tā varētu teikt, kad jums ir sākusies mūžība? Ar to brīdi, kad jums ir kristība sākusies. Mēs kādreiz domājam par mūžību, ka tā, kad beigsies šī laicīgā dzīve, tad sāksies mūžība. Nē, mūžība sākās jau tagad. Tas, kurš ir caur kristību un ticību savienots ar Kristu, kā ar viņu dzīvo ķermeni, ko mēs arī saucam kristīgo baznīcu, tam jau paralēli laicīgai dzīvei jau ir mūžīgā dzīve. Un tā, kad beidzās laicīgā dzīve, tad mūžīgā dzīve vienkārši turpinās. Un šī gadījumā tāpēc mēs runājam par to, ka ja mēs skatāmies uz savu rīcību vai uz savu motivāciju, vai tas būtu nodokļu jautājums, vai tas būtu kāds cits jautājums, mēs skatāmies uz sevi kā uz šiem divu valstību pilsoņiem. Mēs esam abās valstīs pilsoņi.
Un šī gadījumā Jēzus to arī jautā. Viņš saka, nu, kam tad jūs maksājat šos nodokļus? Un šeit viņi rāda šo nodevu naudu un saka, nu, šis ir ķēzara nauda, jā. Un tad viņš arī saka, un tu dodiet ķēzaram, kas ķēzaram pieder. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka Jēzus kā Dievs, viņš legalizē, ja pasaka to, ka laicīgā vara, tā ir viena sistēma, kas nav pretrunā ar Dievu, kā pēc būtības. Caur šo horizontālo valsti, ja caur šīm attiecībām, kurās tu esi kā pilsonis, vai esi kā tēvs, vai mamma, vai kas no kurā reizē mēs katrs esam, mēs esam normāli dzīvē, ko Dievs ir devis. Šī gadījumā nav tā, kā daži saka, tikai garīgā dzīve, tikai kaut kas tāds, kas ir ar garīgo saistīts, ir vērtība. Tas, kas šeit ir, tas viss ir zemišķis un tas nekam neder. Ģimene nekam nav vajadzīga. Es arī zinu kādas sektas, kur tas tā tiek apmēram arī propagandēts, ka galvenais tev ir piederīt pie sektas, un viņi nesaka sektas, viņi saka pie draudzes, un ģimene tas nav nekas, darbs tas arī nav nekas, galvenais mums jādzīvo ir uz augšu un tā. Tie ir maldi. Šeit, ja jūs skaidri pasaka, šī horizontālā valsts ir iedibināta un tas nav nekas tāpat vien. Tu nevari pamest ģimeni tikai tāpēc, ka tu esi kļuvis kristietis piempieši. Vai tu nevari teikt, mēs tagad vairs neesam nevienas valsts pilsoņi, mēs kā esam tikai Dieva valsts pilsoņi. Tā ne? Un šī gadījumā mēs varam runāt par to, ka, ja tu esi konkrētās valsts piederīgais, tad Dievs tev arī aicina, tad dod šai valstī to, ko tu kā pilsonis dod. Gan domājot par viņas labklājību, gan domājot par viņas nodokļu sistēmu, gan domājot par to, lai viņi varētu aizstāvēt armijā, vai cīnoties, vai policijā, vai kādā citā no misijām, lai viņi varētu būt. Tev ir svarīgi, ka tu rīkojies saskaņā ar to piederību, kas tev ir dot. Un šī gadījumā Dievs mūs uz to aicina. Viņš mūs neaicina izvairīties no atbildības, kas mums ir saistībā ar to, ko viņš mums ir devis, mūsu Latviju, piemēram. Savukārt, ja tu esi piederīgs ģimenei, mēs esam laulāti, mēs esam kopā, mēs esam aicināti no Dieva puses būt gan uzticami, gan nesautīgi šajās attiecībās, ka mēs tiešām esam aicināti būt par labāku vīru, vai labāku tēvu, vai labāku sievu, vai esam aicināti pilnvērtīgāk kopā arī šo ģimenes dzīvi dzīvot. Un arī tas ir tas, ko Luteris ir teicis. Viņš saka, ja mana ticība mani nepadara par labāku tēvu, vai vīru, vai pilsoni, tad man kaut kas nav kārtībā ar manu ticību. Jo tas ir pilnīgi dabīgi, ka mums arī rodās pietāte vai atbildība pret to, ko Dievs mums ir devis. Un tas ir saistīts. Tālāk, ja mēs skatāmies par otru piederību. Otra piederība tad ir piederība Kristus baznīcai, jeb šai Dieva ģimenei, ko es minēju. Šī piederība ir vairākās vietās ļoti tā tieši izcelta, kā piemēram 2. Korintiešu vēsturē mēs lasām, viņš mūs ir apzīmogojis un devis gara ķīlu mūsu sirdīs. Interesanti, te ir lietots vārds par apzīmogošanu, tāpat kā par denāriju, vai ne? Denārijs arī ir apzīmogots, un tādā veidā viņš parāda, kam tas pieder, kas ir kungs. Un šī gadījumā mēs arī varam teikt, ka kristībā mēs arī tiekam apzīmogoti ar svētā gara zīmogu. Un šī gadījumā mēs
arī varam saprast, kam mēs piederam, ja? Kas ir mūsu valdnieks. Tāpatās arī citā vietā vēl skaidrāk pateikt, jūs esat neapvienojat Svēto garu, ar ko esat apzīmogot atpestīšanas dienai. Tātad šeit jau ir runa par to, ka mēs esam saņēmuši Svēto garu, un mums ir atbildībā, ka mēs uzturam šo Svētā gara darbību dzīvi mūsu dzīvēs, ka mēs esam dievkalpojumā, mēs saņemam Svētā gara darbību pie sevis. Mēs esam mājās, mēs ļaujam, lai Svētais gars mūsu klusumā uzrunā, pārdomājot kādu rakstu vietu no Bībeles vai esot kādā lūkšanā, ka mēs ļaujam, lai Svētais gars mūsos uzrunā. Un svarīgi tas, ka mēs nepagriežam muguru Svētajam garam, kas mūs ir radījis par Dieva bērniem. Ja? Tāpatās arī viņš caur apstuļu darbos mēs lasām par to, ka par mācītājiem, kuriem ir stingri piekodināts teikt, ka rūpējieties paši par sevi un arī par tiem, kas jums ir uzticēti. Jo tie, kas jums ir uzticēti, tie ir Kristus paša atpirkti ar savām dārgajām asinīm. Tā kā šī gadījumā arī lielajā katehismā mēs lasām to, ka mēs ticam tam, ka Kristus mūs ir atpirkts ne ar zeltu, ne ar sudrabu, kā vērts, ja piemēram no verdzības izpirkts, bet viņš mūs ir izpirkts ar savām paša dārgajām un svētajām asinīm, ko viņš lej, respektīvi viņš atdevis dzīvību par mums. Un šī gadījumā, kā ir teikts, viņš ir iegūts par īpašumu. Mēs esam iegūti par īpašumu viņam. Un tas ir brīnišķīga vēsts. Nevis tas ir kaut kas slikts, ka mēs esam piederīgi kā Dievam, bet tā ir brīnišķīga vēsts. Jo ja mēs esam viņam piederīgi, tad tas nozīmē to, ka arī viņš uzņemās par mums šo pāri esošo gādību. Un arī citā vietā vēl teiks, ka mēs esam Dieva īpašums. Tā kā šī gadījumā atcerēsimies to, kas notiek šī brīnišķīgajā brīdī pie kristībām. Ka pēc tam, kad cilvēks saņēma šo kristību Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā, viņam tiek apzīmēta piere ar krustzīmi un tiek teikts, kristībā tu esi saņēmis Svēto garu un esi apzīmēts par Kristus īpašumu mūžīgi. Tad šeit ir runa par apzīmogošanu. Es teiktu tā, šeit pie kristām trauka notiek kaldināšana. Tā kā denārijām kaldināšana būtu, kur viņi tiek apzīmogots, uzlikts zīmoks un piederība, tāpat arī pie kristām trauka mēs saņemam šo īpašo privilēģiju būt piederīgiem Dievam. Un tāpatās arī kādreiz, lai palīdzētu labāk saprast, arī tiek arī teikts par to, ka mēs esam izpirkti no grēka verdzības. Tad grēks ir mūsu saķēdējis un mēs esam tajā verdzībā, bet Jēzus mūs no šīs verdzības ir izpirkts un mēs piederam viņam. Un tāpat arī, ja mēs domājam šajā ziņā, tad tā ir arī tā lielā lieta un pateicība, ka patiesībā viss, kas mums pieder, ir Dieva. Un par to, ja mēs runājam Pļaujas svētku dievkalpojumā, bet tas ir tas, ko arī šis Dieva vārds mums pasaka, ka dod to, kas pieder Dievam. Dod to, kas pieder Dievam, un tad mēs varam runāt par to, kas pieder Dievam. Un ja mēs tā skatāmies, Dievam pieder patiesībā jebkas, ko mēs varētu uzskatīt par savu. Vai tas ir mūsu laiks, mūsu talanti, mūsu materiālās vērtības, vai vēl kas cits, ko mēs varētu iedomāties. Patiesībā mēs visu to esam aicināti nodot, lai Dievs svētais gars to visu labi caur mums pārvalda. Ka mēs lūdzam, kaut es varētu šodien pareizi savu laiku tērēt un lietot, kaut es varētu šodien mācēt arī savus darba pienākumus godprātīgi izpildīt, kaut es mācētu arī savus naudas lietas labi pārvaldīt un lai tu, Dievs, mani vadi visā tajā, jo man ir vajadzīga tava gudrība, jo tas viss ir tavs. Es esmu tikai šo lietu
pārvaldnieks un tērētājs. Tāpēc ļoti svarīgi, ka rīkojamies tā, kā Dievs to grib. Un šī gadījumā Jēzus pagriež pilnīgi citādāk, kā varbūt šie farizeji sūtītie cilvēki gribēja. Viņš pagriež no jautājuma par kaut kādu tiešām nodevu maksāšanu, viņš vairāk pagriež jautājums par piederību. Kam tu piederi? Kam tu piederi, tam arī dod. Kopsavilkumā mēs varētu teikt, ka visa kristīgā dzīve ir kā tāds ceļojums. Ka mūsu kristīgā dzīve sākās no tā brīža, kur arī šeit mēs redzam viens svētceļnieks, viens ceļotājs ar mugursomu un nūju dodās uz priekšu. Un mēs varētu teikt, mēs esam kā šie ceļinieki, ka atskaites punkts ir šis krusts. Ar krustu brīdi mēs esam gan šīs laicīgās dzīves dzīvotāji, gan jau mūžīgās dzīves pilsoņi. Un augšā, kur ir arī šis goda krēsls, kur ir no krusta sākot ir šī līnija, augšējā līnija, mēs varam teikt, ka no tā brīža Kristus ir mūsu kungs un valdnieks. Un svarīgi ir tas, ka viņš mūs arī vada. Tātad, kristietis ir divu valstību pilsonis. Tas ir pirmais, ko mēs varam saprast no šodienas rakstu vietas. Otrkārt, rīkojies un attiecies kā labs pilsonis savā valstī, vai kā tēvs vai māte, vai kā darbinieks. Skaties, ko tu vari, cik labi tu vari piepildīt to pilsonību un to piederību, ko Dievs tev kā īpaši dāvana ir devis. Un trešā lieta, rīkojies un attiecies pret Dievu un Kristus draudzi, kā viņam piederīgais. Neskaties uz Dievu kā uz kaut kādu attālinātu, bet skaties uz Dievu kā uz savu tēvu. Un draudze ir nevis kaut kāda organizācija, kurā tu ienāc un aizēji, bet tie ir tavi brāļi un māsas, ko Dievs ir kopā sapulcinājis. Tā ir attieksme, ar kādu mēs dzīvojam, skatoties uz to, ko Dievs mums ir devis. Jo mūsu piederība ir šeit, mūsu piederība ir mūsu valstī. Āmen.